Rīgas rajonā atradās 50 militārie objekti dažādi, tajā skaitā 4 militārās pilsētiņas. Un mēs veicām arī tādu izlūkošanu, gan kontaktējoties ar šo te virsnieku sievām, kuras strādāja tur Ādažos un citos pagastos. Bet par būtiskāko mēs uzskatījām 2 karaspēka daļas, tie bija Ādaži un Silakrogs, no kuriem pastāv tāda reālākā varbūtība virzīt tehniku un cilvēkus. Bez tam Silakroga karaspēka daļa izcēlās jau ar to arī, ka bija oficiāla vēstule piesūtījusi Ropažu pagastu pašvaldībai ar piedraudējumu, ka viņi var arī pielietot spēku, ja tiks ierobežotas viņu konstitucionālās tiesības, kā iepriekš jau arī Baltijas kara apgabalā politpārvaldes priekšnieks bija izteicies. Bet karaspēka neliela kustība no Silakroga tomēr notika. 20. janvārī izbrauca 7 slēgti furgoni un novietojās uz meža ceļu. Šie te furgoni tika visu laiku novēroti. No viņiem neviens cilvēks neizkāpa, bet acīm redzot, viņos cilvēki atradās. Un šī te tehnika atradās visu laiku ar ieslēgtiem dzinējiem. Pats dīvainākais bija man 20. janvārī, kad apmēram pusotru stundu omonieši bija atradušies iekšlietu ministrijā. Es saņēmu telefonu zvanu it kā no augstākās padomes aizsardzības štāba ar lūgumu, ne lūgumu, bet ar rīkojumu noņemt Ulbraks barikādes. Uz mani jautājumu, kāds tam pamats ir, atbildēja, kad padomju armijas karaspēki iesaistīsies iekšlietu ministrijas atbrīvošanā. Zvanītais uzvārdu nenosauca, protams, man arī šie telefona numuru fiksētājs nebija. Es noliku klausuli un zvanīju atpakaļ uz augstākās padomes aizsardzības štābu. Un saku, saņēmu tādu un tādu informāciju, lūdzu man to apstiprināt. Ar to arī tā lieta beidzās. Šādu te apstiprinājumu nesaņēmu, man nevajadzēja arī saistīties ar Tautas fronti, viss palika tā kā bijis. Jā, tātad es ieminējos par to saistībām ar virsniekiem un viņu sievām un tā tālāk. Toreiz jau radās tāda sajūta, kad tajā pusē tie cilvēki nav vairs viendabīgi. Ukraiņi jau domāja par savu Ukrainu. Ja mēs atceramies arī, kāda personība pēc tam kļuva Dudājevs. Un to, ka padomju armija ir šī te daudzdaļīga, to jau mēs redzējām arī Augusta Puča laikā. Paldies. 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 Vēlos pateikt, ka barikāžu laikā Ilgons Steinbergs bija Rīgas rajona tautas deputāta padomes priekšsēdētāja vietnieks un sakaru torņa aizsardzības koordinators. Saku paldies vēlreiz, Ilgon. Mūsu vidū ir arī šeit 2, burlaku romānos teiktu spiegi. Mēs varam teikt novērotāji, cilvēki, kas ļoti rūpīgi sekoja līdz katrai kustībai no Omona bāzes, katrai kustībai pār Vecmilgrāvu tiltiem. Un dienu un nakti visi nepieciešamie dienesti tika informēti par Omona kustību, kā viņi pārvietojas, ko viņi dara. Un tas bija ļoti svarīgi, un tāpēc es dodu vārdu
dodu vārdu Aleksandrim Vabišķēvičam, kas toreiz bija Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas frontes nodaļas Ziemeļblāzmu valdes loceklis un atbildīgais par aizsardzības jautājumiem Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, un otrs kungs ir Sigurds Graudiņš, kas barikāžu laikā bija izlūkošanas un koordinācijas darba veicējs Vecmīlgrāvī. Tad lūdzu, kungi. Uz to brīdi es biju arī Rīgas, tad es arī biju Tautas frontes deputāts Ziemeļa rajonā, jā, toreiz, oktobra. Rajons bija ļoti smags, tāpēc, ka jūs paši ziniet, ka agrāk viņš bija Staļina rajons. Demografiski vispār rajonā bija 20% latviešu, pārējie citautieši, un Vecmīlgrāvī bija tikai 12% latviešu. Tātad, cik šeit jau minēja, pieņemsim tāds uzņēmums kā Ubaks, tur pārsvarā bija visi citautieši, latvieši ļoti maz, un pat krievu valodā daži ļoti smagi, tad nevarējām runāt, bet darbu mēs organizējām palīdzot mums Vidzemes priekšpilsētas Tautas domas priekšsēdētājs Andrejs Ručs bija dabūjis rācijas, kuras mums pa klusiņam izdalīja. Mēs arī vienu rāciju novietojam pie Krievu armijas Mangaļas salā un otru rāciju pie Omanbāzes. Tad bija attiecīgi cilvēki, kuri diennakt režīmā strādāja, ziņoja pa visām kustībām, pa katru transportu vienību, cik cilvēki iekšā, kāds bruņojums, un mēs ziņojam tālāk uz aizsardzības štābu. Bija tās dažas problēmas arī, pieņemsim, šeit minēja no Strēlnieku asociācijas biedrības, ja, ka viņiem bija turistu kārtas. Es viņiem no pirmās nodaļas atvedu kartes, ja, kuras viņas pēc tam līmēja, un tā, ka viņi bija zinājuši, kur tā Omona bāze tad atrodās. 3 strateģiski svarīgie objekti bija rajonā. Tas ir Vecmīlgrāva tilts, Brasas tilts un telefonu stacija Dzirnavielā. Pirms tam jau mēs strikti gatavojamies, un, kā jau iepriekš teicu, Tautas frontē jau bija izstrādāti plāni, bija atbildīgie cilvēki, mēs tos plānus visus iedarbinājām, koordināciju rajonā veicam no Tautas padomas, tad Alnāna 5, tagad Lielbritānijas viesniecība. Toreiz viņi vēl bija izpilddirekcija un Tautas padomas ēka. Praktiski ļoti lielu ieguldījumu ielika Zvejnieku saimniecība 9. maijs, kur es arī strādāju uz to brīdi, un es biju arī darba kolektīvu deputāts izvirzīts rajonā. Tur bija vairāk pa 800 tautfrontieši, tātad atbalsts bija liels. Arī 2 kuģi, viņi izgāja Daugavā un pār Daugavai novilka teraut trosi, vai nevarētu viegli ieiet Daugavā un, pieņemsim, desantēties, jā. Tādā veidā mēs strādājam, un praktiski es vairāk strādāju nekā koordinēju. Spilgtākā atmiņa, tas bija, kad mēs ņemam tehniku no Vecmīlgrāva tilta. Tā bija atblokēšana no ežiem un tehnikas. Pirms tam to tehniku sašauja Omons arī Krievu armijniekiem, ar bruņamašīnām, sastuma. Un vai noņemt to tehniku, vajadzēja tehniku, lielo tehniku un arī remonta brigādes, kuras organizēja arī Tautas fronte, un konkrēti tas ir Ubaks, 32. ATP un Valmieras lauku tehnika. Vajadzēja nomainīt vairāk, kad 40 mašīnām riepas. Bija arī kaut kur -12 sals. Kā strādāja tie cilvēki no lauka tehnikas, no Valmieras? Pārsvarā tad kodols bija no turienes. Arī bija arī vilcēji, traileri, dažas mašīnas vajadzēja iekraut ar autokrāniem. Tātad praktiski līdz 6 vakarā visa tehnika bija noņemta. Un kustība nebija apturēta. Tātad
Manā pakļautībā bija vēl no valsts policijas PPS mašīna ar 3 bruņotiem miličiem, ar triecienu šauteniem un viena no toreiz vēl valsts inspekcijas mašīna, jā, arī 2 miliči. Tādā veidā mēs nostrādājam, un es ceru, ka, ja tagad vajadzētu, mēs arī ietu uz barikādēm un aizstāvēt neatkarīgo Latviju. Sigurds Graudiņš, manu Vecmilgrāvī vairāk pazīst kā Vecmilgrāvi politiskais bojeviks. Un te ir pāris psiholoģiski momenti, pa barikādēm mēs tūlīt runāsim. Jūs redzat, kas šitas te ir? Vienam otram arī jums ir pie krūtīm. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka lielākai daļai tas ir. Jūs kaunaties to uzvilkt, jeb jums kauns no tautas, jeb vēl kaut kas. Var šito es joprojām nevaru saprast. Ok, tas lai paliek uz jūsu sirdsapziņas. Un tagad izdarīsim to, ko mēs neesam izdarījuši visu šīs dienas garumā. Pieminēsim savus kritušos biedrus ar piemiņas mirkli. Šeit man ienes viena tāda neliela zīmīte, atgādinājumu, kas notika toreiz pirms 20 gadiem. Gan PSRS izveidošana, gan sagrauja bija vienu un to pašu aprindu roku darbs. Īsāk. Es nerunāšu par to, bet ja jūs tas interesē, kas un kāpēc notiek, nevis mūsu valsts mērogos, bet visu pasaules mērogos, ieiet www.antiglobalist.lv, lai mums veicās. Tālāk. Jebkurā gadījumā mūsu darbība Vecmilgrāvī varēja būt sekmīga tikai tāpēc, ka mēs vienkārši, latvieši, mēs strādājām ar krieviem, mēs nekaunējamies strādāt ar krieviem. Un 90. gadā par atdalīšanos no PSRS mēs paņēmām 70% pie 12% latviešu. Tātad pēc tam jautājums, kāpēc mēs tos 58% Krievu taisījām par saviem ienaidniekiem. Nu, bet tas, lai paliek uz tuberkuļožņika sirdsapziņas. Labi, tālāk, konkrēti pa barikādēm. Tātad ir kaut kur 6 no rīta. Aleksandram piezvanīja Gaidāns. Aleksandrs piezvanīja man. Nu, dzimtenē grūti laiki, jāiet palīgā. Nu, tādā mēs esam pietiekami radoši cilvēki ar izdomu un tā tālāk. Tas bija viens kuļu rūciens. Dati no LTF bāzes, nu, lielāko daļu no mūsu cilvēkiem Vecmilgrāvī mēs pazinām, un tika izveidota totāla izlūkošanas un novērošanas sistēma. Pēc kartes, tīri arī pēc dabā, kur var pāriet, kur nevar pāriet dzelzceļa līnijām, tika novietot mūsu cilvēki tieši dzīvokļos. Tā skaitā pretī Omona bāzē, Viestur prospekts un arī uz Jaunciem gatvis. Tā kā tur muši pat garām nevarēja izlidot. Man cilvēki no Audas, no 9. maija teica, Zigi, mēs gribam uz barikādēm. Un es viņiem pietiekam nopietni ar to māmiņu pateicu, tava vieta ir šeit. Jo tas ir vissvarīgākais. Jo uz 3 vietām, uz augstāko padomi, uz ministru padomu un LTF, uz ministru padomu, augstāko padomu LTF mītni, sekoja momentāls ziņojums. Amoņķi tikai izkustējās. Ir vai nu Gaizikā, tur varētu būt tik cilvēki. Pats kolosālākais bija, ka viņi brauc vēl maizes furgonu, atcerieties, tur bija tāda tikšanās vieta, mainīt nedrīkst, arī maizes mašīna figurēja. Tātad, viss tas bija nolikts uz ļoti konkrētu līmeņu, arī attiecīgi paroli, pēc kuras varēja zināt, ka zvana no Vecmilgrāva. Vienā brīdī, tā kā ieņem Vecmilgrāvi telefonu centrāli, uz vienu momentu viens amoņķika reizes paslīdēja garām. Momentāli noreaģējām un uz zooloģisko dārzu momentāli bija postenis. Tā kā, nesaku, viņi bija aplikti no visām pusēm. Attiecībā par cilvēku psiholoģisko stāvokli, pateicoties tam, ka mēs strādājam ar krieviem šajā te vēlēšanu kampaņā un tā tālāk, cilvēki bija izprotoši. Pie tilta var pateikt, saprotiet, es nevaru tā kā te viens otrs teorētiķis dēl, tajā dienā tikos, tajā dienā šī tikos, vēl kaut kas. Man tas ir viens, tā kā viena filma tā. Ha! Un viens vārds – barikādas. Viss. Tātad cilvēki brauc pārpā tiltu ar elektrisko vilcienu. Man sieva arī tad brauc uz darbu, viņa saka, visi klusēja. Bija klusums.
Attiecībā par tehniku. Šeit es būšu nežēlīgs, es vienīgais nezinu, tas ir pļaunieks vai draunieks. 26 reizes bija zvans uz Oktobra rajona izpildu komiteju, jo tajā vakarā es dežūrēju pie telefona, ka ir jādzen tehniku uz tiltu. Es pateicu, nē, vienreiz jau sašāva, nevajag, jo viņiem tur ir savi izlūgi. Nē, kaut kādā variantā, es nezinu, caur kaut kādām ķēķu durtiņām, uzzina vēlreiz tehniku. Un kas bija? 5 minūšu laikā moņi klāt un sašāva. Vai no tā kādam labāk palika? To tehniku varēja citur izvietot, Sarkandaugā, kur vismazāk gaidīja, un kur arī būtu nosprostot ceļi. Ok, tagad. 2 cilvēki mani palikuši atmiņā. Ivars Redisons un Tālaus Jundzis. Tālaus Jundzis 4. dienā es ierodos pie viņa aprunāties un tā tālāk. Stādēties priekšā cilvēks nekāds, sieva viņa tur kaut ko baro un tā tālāk. Bet čaļ ārā no Vecmilgrāvi pietiekam adekvāti. Nākamais, Ivars Redisons. Es arī skatos tāds peldošais. Cilvēkam interesē, kas te notiek Vecmilgrāvī? Es saku, davai, braucam, paskatīsimies. Ar Ivaru Žigulīti braucam, un pie naftas bāzes Viestura prospekta es skatos, cilvēks sāk peldēt. Es saku, Ivar, do ruļus un sēd blakus. Labi, mierīgi braucam. Ivars tāds pusmiegains, pusplanējošais. Tātad iebraucam Vecmilgrāvī, nekas, apmēram ir skaidrs un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad mūs paķēra prožektors stars, Ivars pamodās un palika pavisam skaidrā. Jo viņš labi zināja, ka bez šī te prožektora tur bija arī ložmetējs, kurš varēja drusciņu nobirdināt. Tālāk, attiecībā pa kuģīšiem. Pa kuģīšiem, jā, tik tiešām bija no mūsu 9. maija. Un šeit vien tāds interesants moments. Aptrūkās apgaismošanas raķets, falšfēra raķets un tā tālāk. Bija šoreiz, es saprotu, ka vai pa rāciju, vai arī pa telefonu, ja? To nepateikšu. Tur bija Ivars Ross komandēja parādu un kapteinis Smiltiņš. Es aizmirsu viņu vārdu, bet fakts kā tāds, ka 2 no šiem vīriem tur bija. Tātad ir vajadzīgs, draugi, vajadzīgs apgaismošanas ierīces. Labi, būs. Kolhozs iedod veselu, kā saka, kravu ar šīm te falšfejeriem vispārējais un ar Latviju, konkrēti kaut kas līdzīgs, kas brauc no Latvijas Bērs, tāda pat Latvija, ja? Normunds, mūsu šofers, bet tas čals arī nav pirks taisīts. Viņš iebrauc boksos un viss tās kases pārkrāmē savā Žigulī. Un izbrauc no cita boksa ārā un viss kārtībā aizbrauc. Un tajā brīdī arī es biju uz tā tiltu un interesanti, ka amoņņiki grieza visas mašīnas jaunciem virzienā, nelaida pār pa tiltu. Bet notiek tas, attiecībā ar to Latviju no otras puses. Krievām arī tur visādi fēleri nāk vaļā. Tātad, nākamais. Es gribu pateikt, labi, visi mēs esam labi un tā tālāk, mēs ar Aleksandru Baļķīti nestiepām, bet mēs izteicām vienam kroplim neusticību, un tas ir Mārtiņš Griguls. Līdz lietas noskaidrošanai, kad paņēma tos 5 puišus. Ja tu nemāki, tad neķeries pie lietas. Mēs arī veicām visus šo te izsekošanu tā tālāk un tā joprojām. Bet mūsu rindās nebija neviena zaudējuma, un par to ir jāatbild. Basteikalns. Viens no tādiem būtiskākajiem momentiem. Velts sēž, arī mans politiskais guru, kā saka, lai Dievs mielo viņu dvēseli ir tāda veltstanta, viņa ir daudziem skolniec, daudziem arī augstākās padomas deputātiem zināma personība. Un tātad viņi pastāstīja tā nedaudz konkrētāk, ko viņi gribēja sniegt liecības, bet viņai pavaicāja, tu dzīvot gribi? Protams, katrs grib, tad tinies prom no šejienes. Tas bija, kad atbrauc, tie izmeklētāji. Un šī te lieta no malas izskatījās sekojoši. Amoņņiki iznāca tā, ka es ar ģimeni braucu pa Viestura prospektu un redzu, ka brauc pretī. Dabīgi pirmais iespējamais pie pazīstamā no LTF zvans uz turien un viss, ko es varu vairāk darīt. Neko. Brauc, kas būs, tas būs. Jebkurā gadījumā zvans ir izdarīts. Tātad, ir tāds ļoti interesants sakarība. Nes kāpēc? Biedas vaizņis tajā vakarā nav uz vietas. Amoņņika atbrauc, Dievs ar viņiem. Un tad, varbūt kāds ir no Liepājas puses, konkrēti no Grobiņas, jo tas, ko pastāstīja Velstanta, ir ļoti interesanti.
No Grobiņas izrādās ir bijis viens vīrs, kas no rīt puses ir braucis uz Rīgu, uz barikādēm, ja? Un tur tāda interesanta tāda komandiņa, ja? Saprot, ir cilvēki, kas pievērš uzmanību. Nu labi, izkāp tur stacijā vēl kaut ko, viņš tur kaut ko tur, nezinu, kaut ko nopirts, vēl kaut ko, un skatās, parādās šī te komanda slēpotāji tērpos. Un tad, attiecīgi, tika šauts arī konkrēti no Bastei kalna šitās puses, no Smilšu ielas, pa amoņņikiem. Tātad provocējošais variants. Tagad, izrunājot lietas jau ar bijušiem darbiniekiem, secinājums ir viennozīmīgs. Ir bijušas pāris grupas ar dažādiem uzdevumiem, lai vienkārši ieviestu hausu, lai provocētu amoņņikus un tā tālāk. Lūdzu, arī šeit, antiglobalisti ietvaros, mēs esam pētījuši kaut kādu Mossad līdzdarbību vai cipiem, vēl kaut kas, tas atkrīt. Tās pēdas neparādās. Atvaino, Sigurd, mēs tā kā runājam vairāk par tiem aizsardzības objektiem, kas skar... Ok, un gribu pateikt vienu. Attiecīgam resoram bija plāns šos te ar amoņņikiem tikt galā, kā saka, vienā setā. Īsāk viņas gribēja noindēt, bet pēc tam cilvēki padomāja, ka ir vienot ūdens apgādes sistēma no šā plāna atteicās. Un, protams, ir vēl vesela virkni un tā, bet tas citai reizē. Citai reizē, paldies. Un pats galvenais, teiksim, barikāžu laika koordinators no Latvijas Tautas fronts bija Latvijas Tautas fronts koordinācijas centra vadītāja Drosma Blagovaščenska. Un Drosma tad īsumā par to, kur īsumā, visu, kas uz sirds par to laiku, par to, kāds mums veidojās barikādas un kāda bija tā situācija tavām acīm skatoties. Vairāk kārt jau uzsvēra, ka barikādas neradās pašas no sevis. Jau visu pēc 4. maija PSRS pastiprināja politisko un ekonomisko spiedienu pret Latvijas neatkarību. Un pirmais tāds pasākums bija 15. maija pie augstākās padomes, kad kadeti mēģināja ielausties augstākā padome. Toreiz viņus izklīdināja Omons, jo Omons tad bija pakļauts Latvijas Republikas iekšlietu ministrijai. Pēc tam Omonu pakļāva PSRS iekšlietu ministrijai, un līdz ar to arī sākās visādas pretestības un notikumi pret Latvijas neatkarību. Sākās, nodibināja arī tā saucamā glābšanas komiteju, un tas bija viss vērsts, lai Latvijā ieviestu PSRS prezidenta pārvaldi. Tautas fronte visu laiku šo situāciju analizēja un nonāca pie slēdziena, ka ir jāgatavojās pašam briesmīgākajam. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietnieks Redisons ar darbu grupu izstrādāja tās saucamo nolikumu par X stundu. Un to mēs visu, to apstiprināja Domas valdes sēdē 11. decembrī, un līdz ar to tika iepazīstinātas ar šo nevardarbīgo pretošanās projektu visas Latvijas Tautas frontes lauku nodaļas. Un lauku nodaļas un cilvēki Latvijā zināja, ka tikai nevardarbīga pretošanās varēs pasargāt Latvijas neatkarību. Tautas fronte nolēma arī sasaukt, tuvojoties dažādiem, tad, kad sākā notikt dažādas sprādzieni un dažādas no PSRS puses dažādas akcijas pret Latvijas neatkarību, Tautas fronte nolēma, ka ir jāsasauc manifestāciju, un šādu manifestāciju
Latvijas tautas manifestāciju, un šādu manifestāciju varēja sasaukt tikai vienu reizi. Un ļoti ilgi tika analizēta situācija Latvijā, līdz beidzot 5. janvārī valde nolēma, ka šāda manifestācija sasaucama ir 13. decembrī. 12. decembrī bija domes sēde, kurā arī paziņoja par X stundu un kuru visu laiku translēja par radio, tā kā Latvijas tauta visu dzirdēja un Latvijas tauta zināja, kad jāpošās uz manifestāciju un par arī iespējamām barikādēm. Tad toreiz domas sēdē arī sadalīja pa rajoniem visas Tautas frontes nodaļas, kur kāds stāvēs barikādēs, un otrajā dienā, kad bija manifestācija, daļa cilvēku neaizbrauc mājās, bet palikusi barikādēm. Tā kā neviens, teiksim, viens tautas uzrunājums, uzaicinājums vai kāds neradīja barikādes. Barikādes radīja rūpīgi sagatavots darbs ar lauku nodaļām, ar tautu. Un mēs nekad bez šīm lauku nodaļām, bez tiem sagatavotiem cilvēkiem, kas brauca ar tehniku, ar autobusiem un masām brauc uz Rīgu, mēs nekad nebūtu varējuši norganizēt barikādu. Man vienmēr gribās pateikt paldies Latvijas tautai, ka viņa toreiz sanāca uz barikādēm Latvijas tautas frontes aicināta. Man ir ienācis zvans draugam, tā teikt sakot, vārds replikai toreizējam padomu jaunatnes redaktoram Andrejam Cīrulim. Labdien! Pirms 20 gadiem bieži nācās runāt, un tad 20 gadus nemaz. Un līdz ar to sanāk tā, ka publika pazīst Ojāru Rubeni, ja viņš novecoja publiski, un man nepazīst, jo es biju no publikas acīm projām, un neviens tagad man nepazīst. Un tāpēc man mazliet jāparādās, lai jūs atcerētos. Man ļoti patīk tas, ja tagad jūs runājat par tām visām bīstamām lietām, es gribu pateikt to, ka es barikāžu laikā biju augšā arī televīzijas tornī no novērotāji, un varēju paskatīties, un varēju iekļūt jebkurā objektā, jo padomu jaunas redaktori ielaid pilnīgi visur. Es šo repliku gribēju pateikt vairāk iemeslu dēļ. Pirmām kārtām man mulsina gan šajā, gan pārējās konferencēs viena lieta. Vispārējais izmisums par to, ka tas un tas nav zināms. Bet es esmu žurnālists, esmu vācis materiāls, un es jums varu pateikt to, bet mīļie, tas taču ir nodrukāts. Un jūs to neesat vienkārši ņēmuši vērā. Vēl viena lieta, skatoties vēsturē pagātnē, ir tādi slāņi, kas tiek atspoguļot un tiek pētīti, un ir tādi slāņi, kas ir noklusēti. Tagad ir pagājuši 20 gadi. Ir pagājuši pusi no tas laiks, ko mūžīgi piemina Dainis Ivāns, kas ir no Bībeles pirmie tie 20 gadi. Un tagad ir tie otrie 20 gadus tādi kā tīrīšanos bijuši. Un es gribētu pateikt tā, kad es pieminēju to, ka man nekur nepiemina, man ir tāda nelaimīga sakritība bijusi. Pirmām kārtām padomi jaunatni noklusēja pārējie preses izdevumi, ja vienkāršais greizsirdības, ka viņi bija pārāk populāri un tā tālāk. Un man bija tā nelaime būt padomu jaunas redaktoram, tā kā no vienas puses noklusēt. Otrām kārtām Latvijas PSR augstākās padomas pēdējie deputāti. Viņiem bija milzīgi liela greizsirdība pret PSRS tautas deputātiem. Un mēs vienmēr bijām kaut kur tālu otrajā plānā. Un tā nelaimīgi sagadījās, ka es biju arī PSRS tautas deputāts. Un līdz ar to tā aizmiršanas bruņas man bija divkāršas. Un es tiešām šos 20 gadus esmu dzīvojis mierīgi un nekur nekādā konferencē neesmu nokļuvis. Ja runājam par šīs dienas konferenci, tad es ieteiktu vienu tādu lietu, ka te vajadzēja, mēs paskatāmies to dienas kārtību, bet vajadzēja paņemt kaut vai vēl vienu sekciju un kaut vai vienu reizi 20 gados izstāstīt,
ko barikāžu laikā PSRS tautas deputāti darīja Maskavā. Jo jūs to nemaz nezināt, jums tas nevienam nav pateikts. Bet pirmām kārtām 13. datuma vakarā visi PSRS tautas deputāti jau sazvanījās. 14. bija Maskavā. Maskavā notika liels sanāksmes. 15. un 16. janvārī PSRS augstākajā padomē notika dramatiskas cīnīšanās barikāžas sakarībā. Bija Dansberga runa, kas bija super izcila. Bija diskusija par PSRS saglabāšanu, par sociālismu, vai vispār sociālisms varētu būt. Augstākajā padomē PSRS tautas deputāti, tajā laikā, kad Rīgā bija barikādas, panāca diezgan daudz jūtamu jautājumu mīkstināšanu, bet tas galvenais rezultāts bija tas, ka PSRS augstākā padome iecēla komisiju, un komisijas priekšsēdētājs bija Jons Druce, kurš 16. janvāra vakarā brauca šurp uz barikādēm. Un tad, kad Jons Druce runāja, un viņa pirmā vizīte bija pie Kuzmina, pie Baltijas kara apgabala priekškomandiera, un tad pavēlnieku. Un tad viņš vaicāja viņam, un Drucis galvenais, viņš jau kā dzejnieks, Moldāvu dzejnieks, Jāņa Petra draugs, viņš bruka virsū Kuzminam no morālā viedokļa un prasīja, jūs tagad varētu braukt virsū, ieņemt to Vecrīgu. Un tad Dzintars pārnotais teiciens, kas pēc tam kļuva folklorizējās, ka Kuzmins teica, mēs jau no tehniskā viedokļa varētu, bet tie cilvēki maisa. Ja Dievs dos un visi labie spēki būs labvēlīgi, tad rīt internetā dienas portālā, tur, kur ir tautas balsts, rakstīsim tautas vēsturi. Tur man ir 3 raksti, tur būs vēl viens raksts, jo es nekur citur tā īsti netiek klāt. Un tur būs aprakstīts pa barikādēm pirmām kārtām tas, kā Šehočīhina nopludinātās informācijas dēļ Latvijā nenotika asinspirts, jo viņi pārcēlās uz Lietuvu. Tur ir viens tāds fakts, otrām kārtām tajā rakstā būs arī Andreja Dansberga runa PSRS augstākajā padomē, un jūs atceraties mūžīgi dokumentālajos kadros, kad tiek rādīts, ka Gorbačovs bļauj, i bija šūli bajeķis. Džemas Kulme, man arī bija tā laime tur būt. Un tad, kad viņš runāja, jūs neiesiet nekur prom no PSRS, jums te ir tik labi, paši prasīsieties atpakaļ, neko jūs to nedabūsiet. Un tad, kad viņš lamājās, tie visi tie dokumentāli kadri, tie ir visi no tās PSRS augstākās padomas sesijas, tajā laikā, kad šeit bija barikādes. Un vienkārši šī lapus nav pieminēta. Bet ticiet man, viņa arī mazliet svarīgi ir. Nevajag pilnīgi izlikties, ka nekas nebija. Bija, mazliet bija. To es gribēju palūgt. Paldies! Paldies! Jā. Un pašās beigās es gribētu runāt tādu lietu, ar ko es esmu runājis. Un liels paldies Renāram Zaļajam un liels paldies Tautas frontes muzejam un paldies Zinātņu akadēmijai, tīpaši Junža personā par to visu pētniecisko darbu un daudziem citiem, kas rakstījuši savus atmiņas. Bet man, kamēr es sēdēju šitā otrā krēslā, man radās, vienkārši to krēslu vajag iegaumēt, ja tā ideja būs veiksmīga. Man radās tāda ideja, un varbūt pa visiem kopā var izdomāt. Saprotiet, tās barikādas, viņa ir pārāk unikāla lieta. Tā ir tāda lieta, kas nekur pasaulē nav bijusi un joprojām ir. Kā tik uzstājās Renārs Zaļais, kā tik uzstājās Juns, kā tik uzstājās kā cits, tā viņa visu laiku vaimanā, tā atmiņas zūd, atnesiet kaut kur, aiznes uz muzeju, nekas jau nenotiek. Muzejā vai šūplādē, tā atšķirība nav pārāk liela. Bet, ziniet, ir tādi moderni laiki pienākuši, un diezgan daudz cilvēku zina, ka ir internets, un tad ir diezgan daudz cilvēku arī, kas zina, ka ir internets, ka ir tāda Wikipēdija. Un man ir priekšlikums uztaisīt, es nezinu, kurš to varētu izdarīt, bet uztaisīt barikāžu Wikipēdiju Rīgā. Jo tādēļ, ka tur var ielikt visus dokumentus,
apjomi praktiski ir neierobežojami. Wikipēdijas, tas barikēdijas, es nezinu, kā izdomāt tā vārdu, barikādē, nezinu, labskaņi jādomā ir. Bet principā tad ir tā, ka saprati, katrs, kas no jums šeit sēž, jums katram ir atmiņas. Un jūs katrs varētu uzrakstīt atmiņu. Jūs katrs zināt, ka notika kaut kāds viedoklis, un mēs arī šeit dzirdējām, iepriekšējā sēdes laikā par vienu to pašu ir dažādi viedokļi. Un tur tas varētu atspoguļoties. Es vakar runāju, piemēram, ar profesoru Valdu Dišleru. Viņam ir 400 lapušu gari memoāri. Bet tā viņi tur stāv, jo tie nevienam nav vajadzīgi. Un es nedomāju, ka ir pārāk daudz cilvēku, kur nepublicētu tādēļ vien, ka taupītu saviem honorāriem. Nekādi dižie honorāri nav, bet tad parādītos iespēja. Un, ja Zinātņu akadēmija, Barikāžu muzejs, Tautas frontes muzejs un vēl cits interesēts iestādes sagatavot kaut kādu projektu, es domāju, ka Saima finansējumu atrast, jo tas gan nav daudz, tas tiešām nebūtu daudz. Un mēs nākošo barikāžu to jubileju gaidot, mēs jau būtu stipri vairāk apgādināti pa faktiem. Es mums varu vienkārši pateikt tādu lietu, ka ir milzīgi daudz lietas, pa datumiem var salikt. Ko drukāja padomu jaunatni, ko atmoda, ko sovietskai Latvija un tā tālāk. Paldies vēl, ka tu man ļāvi runāt. Paldies, bet es nesapratu, kāds sakars ar to otro soli, kāds ar to otro krēslu. Ko tu tur... Es gribēju pateikt to, ka sēžot šeit, man radās tā doma. Par to Wikipēdiju barikādiju. Jā, jo tādēļ, ka es skatījos, ka ir milzīgs pretruns, pa vienu un to pašu lietu raksta dažādi. Un ja ir šāds neatkarīgs informācijas krātuve, tad tur var būt dažādi viedokļi un tur izkristalizējas, kurš te ir tas pareizais. Un tad nav savstarpējā bāršanās. Tad visi laipni viens pret otru. Bet rasties var diviem, tādā tur ir jābūt traudē puriņai. Labi, paldies par idejām. Viss kārtībā. Ivaram Redisonam mikrofonu lūdzu replikai. Ivers Edisons. Tad replika sakarā pieminēto Robertu Milleru Zaķu salā. Tad replika pieminēja šeit Robertu Milleru Zaķu salā un Andrejs Cīruls pieminēja greizsirdību. Tad viens cilvēks, otrs fakts. Un šeit es minēšu faktu, kas sistemātiski tiek svītrots laukā no vēstures grāmatām. Es biju Siguldas pilsētā domas priekšsēdētājs. Un 1990. gada aprīlī Siguldas pilsētas dome pieņēma lēmumu organizēt pašaizsardzību. Un 90. gada, ja nemaldos, 2. jūnijā deputāti sesijā apstiprināja Siguldas pilsētas zemesardzes nolikumu un iecēla Siguldas pilsētas zemesardzes komandieris. Tad Jāni Apaļku, Imantu Gannusu un Robertu Milleru. Un tādējādi janvārī, ierodoties Zaķu salā, Roberts Millers nebija cilvēks no ielas, bet jau viņam bija organizatoriskas struktūras, ko balstīties. Paldies! Paldies! Ilgonis tikko sarunu laikā arī ieminējās tā, ka tilti bija nosargāti, ap Zaķu salu bija barikādes, ap visiem torņiem bija barikādes un tik un tā cilvēki. Kā jau Cīruļa kungs arī teica, un man bija saruna ar vienu tautfrontieti pāris stundas atpakaļ, televīzijas tornī varēja brīvi ielnest jebko. Dažādus spridzekļus, sviestmaizes un tā tālāk. Neviens nenesa, protams. Tā tad bija tomēr tāda bezgalīga uzticība vienam pret otru, kas tikai parāda to, ka tāds ar citiem nodomiem tur nemaz iekšā neies, ja netiks pāri tiltam ar citu tehniku, vai ne? Tā, labi. Mēs turpinām tālāk un, jā, lūdzu. Roberts Millers atbrauc uz mūsu štabu. Viņam Tautas fronte uzdevusi organizēt Zaķu salas aizsardzību objektu. Odesēs Konstante pateica, lai es braucu viņam līdzi un kaut ko iesaku tur, kā organizēt. Mēs ar viņu atbraucām, neviena cilvēka vēl nebija. Piebraucām pie torņa stāvēja vecais bruņtransportiers BTR 152.
un iekšā turnī dežurēja milicijas pulkvedis un 5 miliči. Es saku tam pulkvedim, varēja uzvērt, kas tas viņš bija. Es saku, pulkvedis kungs, ko es gribu? Jūs taču nošaust ar tiem stikliem. Paņemt kaut kastes ar sviltīm, mēs saku, mēs nešausimies. Es saku, pēc kādu vēlmu te esiet, tad dodiet mums tos automātus. Tagad ar Milleru aizbraucam, es viņam parādīju, kur tu nobloķiet, to Daugavas pieeja, ka pie krasta var ievainotos vest pār Daugavai. Pēc 2 dienām Kostan man pateica aizbrauc pārbaudu, kā tur iztaisīts. Es atbraucu pie televīzijas, bija uzbūvēta siena, bet ieja bija brīva no, kā caur viņu varēja šaut no attālumus, un iekšpusē viss sašaut. Es aizgāju pie Bunces kunga, viņš to komandēja, es saku, mēs uztaisījām sienu pie radionām. Jūs redzēt, kā tur var ieiet, es esmu to būvēju. Vēlāk, kad beidzās tie barikāžu laiki, man bija uzdots, es domāju, mums Baškais uzdev torni aplikt ar šitiem lieliem celtniecības griestu blokiem. Mēs 3 dienas ar celtniekiem likam apkārt, un pēc tam vēl uztaisījām žogu pēc armijas parauga, kā vajag, apkārt televīzijas mājai. Man ir 87 gadi, un man tikai tīri personīgi sakot, tanī tumšajā Krievu laikā, kur mēs spriedām par to, kad mēs tiksim brīvībā, īsākais periods, ko mēs rēķinājām, bija 2000. gads, un es rēķināju tanī laikā 70. gados, kad 2000. gadu es nepiedzīvošu. Man lēmējās to piedzīvot, bet es gribu tikai teikt vienu. Es nejūtu šoreiz ierobežotu procesu, jo barikādas jau iesākās, bet barikāžu beigas pēc būtības bija pēc puča. Un lūk, ne jau tikai pats barikāžu sākuma periods ir svarīgs, bet svarīgs ir, ja te veidot šo Wikipēdiju, tad visu to procesu līdz pat barikāžu beigām, un jāpasaka, kurā punktā var teikt, pat tas ir beidzies. Tātad es lieku priekšā paplašināt šo tēmu vismaz 1 gada garumā un apskatīt visu to, kā norisa pārēja, izēja no krīzes un izēja no puča un no visu pārēja. Paldies! Paldies! Es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka zālē ir arī pietiekami daudz tā laika žurnālistu, kuriem es labprāt būtu tagad devusi vārdu, bet laika trūkuma dēļ droši vien, ka es nevaru. Tā mums tāreizējā panorāmas galvenā redaktora vietniece Vija Ķenau šeit ir, un viņa mums varētu pastāstīt, kā katru filmēšanas grupu barikāžu laikā pavadīja brīvprātīgo apsargu cilvēki, kas paši pieteicās speciāli trenēt, tāpat arī Māja Mīgla, tāpat arī Ainārs Sašaks, kurš bija visur redzams ar savu kameru rokā, Raits Valters, kas panorāmai piegādāja materiālus barikāžu laikā. Visi darīja, ko varēja. Gribu pateikt arī paldies tā laika Rīgas, es teikšu, domes, varbūt tā bija tautas deputātu padomu pareizi, preses sekretāram Aivim Freidenfeldam, kurš arī šeit ir atnācis, kurš tagad ir ministru kabineta preses sekretārs, bet paldies par operatīvām ziņām no pilsētas, par stāvokli pilsētā, kā viņš arī tika no Omona apskādēts un teiks kādu repliku, neteiks. Jā, arī apskādēts no Omona, varbūt tas bija tieši Sigurds, kas zvanīja mums uz panorāmu un teica, ka Rīgas tā domas mašīna ir apturēta uz Vecmilgrāvi tiltu un šauc uz to, un tur cilvēku dubļos. Nebija šauts? Saki. Šeit jau ir klāt, būs cilvēki, kas, protams, pēc tam stāstīs arī par Omonu lietām, un viens no tiem, kas ļoti precīzi zināja par to, kā notika, bija toreizējais Rīgas milicijas pārvaldes priekšnieks Bugaikungs, kas varēs pastāstīt, bet es varu tikai teikt to, ka toreiz bija šis viens no pirmajiem upuriem pēc tam, kad mašīna, ar ko brauca toreizējais izpildkomitejas priekšsēdētājs un arī kurā bija es, mūs palaida,
Bet mēs gaidījām, ka, protams, tiks šauts aiz muguras, jo šāva jau pirms tam, tad, kad Omans ieradās tanī vietā, kur arī mēs bijām, runājāmies ar cilvēkiem, bet tika nogalināts toreiz satiksmes ministrijas šis šoferis. Tā kā tie bija viena no pirmajiem upuriem. Kā bija, tā bija. To mēs liecinājām arī šeit klātesošai Upmatas kundzei, tūlīt pat sniedzām liecības, un arī esam piedalījušies tiesas prāvā un snieguši liecības pret omaniešiem, kurus attiecīgi Latvijā tiesāja. Man būtu liels paldies jāsaka Veltai Puriņai par 91. gada 4. janvāri. Tas vēl nebija ne barikāžu laiks, tikai sākums, komunieši visur siroja riņķi un visus iekaustīja. Tad bija kaut kāds tur šito literātu, jeb sajiets, bija paredzēts kaut kur, es domāju, ka viņš notiek presnamā. Un es pie presnama biju aizgājis tur ar plakātu KPSS Palač Narodov. Vispirms mani kaustīja omanieši tajā pusē tālāk no ielas, tad viņi palaida mani vaļā, un tad viņi bija izlasījuši, kas tai plakātā ir rakstīts. Tad es biju nokļūs līdz trolejbus pieturēju un izskrējis jau uz ielu, gribēju apturēt kādu mašīnu, un viņi man tur nesās, neviena mašīna neapturēja, tad es tur tiku makteni daudzīts. Galīgi asiņāts man pēc tam jebkura vieta sāpēja un aizveda mūs uz Bumbu kalnu. Vēl vienu tur noķēra no šitās te Siguldas kaut kāds zēns bija. Aizveda mūs uz turieni un omanieši teica, izrauj no mašīnu, pavīkstīja vēl pa ūdens peļķiem, atkusnes bija, un teica, lai bēg projām. Tā kā man bija leģionāri kādreiz iestāstījuši, kad nekad nevajag bēgt, ja saka, vajag pagriezt viņiem krūtis un iet atmuguriski. Es tā arī darīju, šie lika man bēgt, bet es gāju tikai tā, un pēc tam aizgājām riņķi, un satiku otru zēnu, papētījām, nebairs nevienu omoniešu nav, es teicu, viņš saka, ko tu darīsi, jābrauc uz miliciju. Es teicu, kādu miliciju? Mēs brauksim uz televīziju. Mēs noķērām vienu mašīnu, aizbraucām uz televīziju. Tāds asiņains es tur iegāju. Un tad mūs ieveda uz interviju, bet tur bija Rūbenis, tur bija, tur visādi bija. Žurnālisti. Visi atteicās tādu runāšanu kaut kā darīt. Vienīgā, kas ar mums runāja, bija Velta Puriņa. Un vispār es to raidījumu nemaz neredzēju. Mūs aizved pēc tam uz slimnicu. Omanieši atkal bija tur klāt, bet tur neatrada mūs. Man nolika gulēt pie kaut kādiem bomžiem, dzērājiem, lai viņi nepazītu. Pēc tam aizveda mājā ātrā palīdzību pavadīja, bet vislielākais, ka Velta Puriņa tikai atļāvās to intervēt. Pārējie visi bija drebuļi. Vēl es gribu pateikt, ka pateicoties barikādēm, pateicoties tam, ka barikāžu dalībnieki, visi, kas bija un organizēja barikādas un kas stāvēja uz barikādēm, pateicoties tam, pasaulē varēja vēstīt žurnālisti. Šeit bija akreditēti ļoti daudz ārvalstu žurnālistu, un es domāju, ka par to varbūt īsā replikā varētu pateikt Aleksandrs Mirļins, kurš toreiz bija augstākajā padomē preses dienesta vadītājs vai kaut kas tāds, cik es atceros. Paldies par iespēju runāt šeit. Man prieks jūs visus redzēt. Lielāka daļa no mums ir tikušies toreiz un tiekamies katru gadu janvāri. Par žurnālistiem runājot, manuprāt, tas ir ļoti principiāls jautājums, tāpēc, ka kā šeit vairākas reizes bija minēts, Latvijas mēdījos strādājuši žurnālisti nodrošināja to saikni ar sabiedrību, ar cilvēkiem, kuri stāvēja uz barikādiem, ka šeit vairākas reizes bija runāts, ka viss, kas notiek augstākajā padome, Tautas frontes valde, viss, kas notiek valdības nāma, bija uzreiz zināms sabiedrība un cilvēki zināja, ko darīt. Bet ir vēl viens aspekts, manuprāt, pietiekami svarīgs. Tie ir rietumi, tie ir Vakur Eiropa un ASV, kuri ir saņēmuši informāciju par notikumiem šeit Latvijā ar ārzemes žurnālisti, kuri bija akreditēti augstākajā padome preses centra janvāri mēnesi.
Un tas bija tik svarīgi, manuprāt, tāpēc, ka iespējams vēsturnieki laikam varēs par to runāt drošāk un precīzāk, bet iespējams, ka rietums nostāja pret notikumiem 1/6 zemeslodes daļā bija tomēr vairāk orientēta uz Gorbačova veiktajām reformām, un Baltijas valstu liktenis bija tā kā, varbūt siknauda šī gadījuma, jo rietumi gribēja tomēr, lai būtu reformēta pasaulē bīstām lielvalsti. Izmaiņas rietums nostāja, tādiem cita veida veicināja tie žurnālisti, kuri stāstīja par notikumu Lietuva Latvijā. Un, ja jūs atļausiet man tādu salīdzinājumu, tas varbūt ir līdzīgs Zvērinātu tiesu piesēdētāju reakcija uz stāstījumiem, jo gan aizstāvība, gan prokuroram vienmēr ir iespēja klāstīt argumenti. Šī gadījumā Zvērinātu piesēdētāji bija gan Vakar Eiropas un ASV sabiedrības, gan arī šie valstu valdība. Un tāda žurnālistus, kuri varēja saņemt pilnu informāciju nekavējoties, janvārī preses centrā bija akreditēti vairāk nekā 1500 cilvēkus. 1000 no tiem ir bijis no rietumiem, un 2 diennaktu laikā, tas ir no 21. uz 22. Ārzemju žurnālists ir bijis precīzi vienlaicīgi. Diennaktu laikā bija 434 žurnālisti. Ka šeit vairākas reizes, 20 gadiņi ir pagājuši, tā kā viena vārda vairs neko nenozīmē iespējams. Šeit vairākas reizes nākas dzirdēt, ka tas ir pierakstīts tur, tas ir nofiksēts šeit. Es atļaušos pateikt, ka visi dokumenti, kas ir bijis saistīti ar ārzemju žurnālistu akreditāciju, ir nodoti Nacionāla arhīva, un, diemžēl, pirms 5 gadiem ir bijis tāds mēģinājums atrast viņus un varbūt tādiem citu veidu izmantot līdzīgi konferenci. Diemžēl toreiz tie dokumenti ir bijis starp tiem, kuri ir saņemti, bet vēl nav sistematizēti. Ir jau iniciatīva grupa, kur pie tiem dokumentiem strādās, ja tam ir kaut kāda nozīme, protams. Bet, ja jūs man atļausiet vēl vienu lietu pateikt, es saprotu tā, ka vispirms beigam iet. Es atļaušos pateikt tādu lietu, par kuru nesen esmu iedomājis, jo man nākas ņemt dalību dažādas konferences, kas ir saistīti ar šiem notikumiem. Un man ienāk prāta sen jau tāda doma, ka principā cilvēka mūža garums ir ļoti bieži lietots kā mērs kolektīvai atmiņai. Stāsts par Mozus, kurš 40 gadus vadīja tad savu tautu pa tūkstnesi, kamēr neizdas pēdējais, kas atcerējas to verdzību. Un ir Japāņu izplatīta reliģija Sinto, ir tāds iedziens, kas ir saistīts ar 33 gadiem. Tas ir tas laika posms, kam ir par cilvēku atceras, jo 33 gadi tas ir aptuveni tas laiks, kad vēl ir dzīvi tie, kas ir redzējuši cilvēku dzīvam esam. Faktiski ir sanāk tā, ka mēs no laika, kad pēdējais vergs ir tā kā vairs nav pie varas, ja drīkst teikt, mēs esam nodzīvojuši pusi no 40 gadiem un esam nodzīvojuši 2/3 no tā laika, aiz kuru ir pagājība. Pirms šīs diskusijas radiožurnāliste Baiba Šāberta man teica, ka par barikāžu laiku viņai ir, es teicu, tev ir kāds neatbildēts jautājums palicis kā žurnālistē, vismaz kāds 1, 2. Baiba teica, man ir 1771 jautājums, kas ir palicis neatbildēts. Un tāpat arī šeit klātesošiem pie šī diskusija galda tāpat ir daudz jautājumu, bet kopīgiem tādiem spēkiem, kopīgu apzināšanās pūļu rezultātā vēsturnieku centīgam darbam un mūsu palīdzībai tas viss, protams, tiks apkopots un kādreiz zinās. Un vēl noslēdzot, mums jānoslēdz saruna, vai ir jautājums? Vai būs kāda iedaļa, ko darīt? Tagad, lai atgūtu neatkarīgu Latvijas republiku, Latvijas tautai piedāvā izteikties 5-10 Rietumu Latvijas republiku. Jā, paldies. Paldies. Iedaļa, ko darīt, mums šoreiz nav, šoreiz nebūs. Tālaus Jundas arī saka, ka nebūs. Tā kā, nākamreiz pēc gada tiekamies, tad varbūt noteikti. Un arī ar Ditas ierosinājumu iespējams arī kādu tādu labu domu. Un kas šo es...
Sveiki! Jā, skaidrs, jā. Par to tad vēlāk atsevišķi, bet kā klātesošie pie šī galda mēs jau par to runājām, ka uzklausot visu iepriekšējo līdz šim teikto un tagad viss, kas izteicās, ka mēs visi esam lepni par piedzīvoto, pārdzīvoto, izdarīto. Mēs esam lepni par Latviju. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Trešās diskusijas vadītājs mums ir žurnālists, barikāžu laikraksts Latvijas jaunatne žurnālists un grāmatas autors par milicijas lomu barikādēs Jānis Vahers. Diskusijas dalībnieki jūsu priekšā Viktors Bugais, barikāžu laikā Rīgas pilsētas milicijas pārvaldes priekšnieks, Andris Bunka, Latvijas Republikas ministru padomes priekšsēdētāja palīgs tolaik drošības un ārlietu jautājumos. Mums ir Aleksandrs Matvejevs, Bauskas milicijas priekšnieks barikāžu laikā, un Vilma Ubace, bijusī Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras vecākā izmeklētāja. Jāni, vārds tad tev vadībai. Iesākot, es gribētu teikt tā, es ilgi domāju par to visu, kā un kas te, ko mēs varētu runāt, jo tas temats, kas mums pašreiz šodien ir, tas ir, es teiktu, gan smags, gan arī tajā pašā laikā diezgan baumām apvīts, gan tajā pašā laikā ļoti dažādi tulkots, un tieši tāpēc, acīm redzot, man pat te prasīja, vai es spēšot nosekt visu laiku, es teicu dubultā. Droši vien, ka tā arī tas būs, ja mums ļaus te izvērsties. Ko es gribēju teikt? Pirmais, ko es gribēju teikt, ka pārdomājot to visu, es iedomājos tā, ka bruņoti cilvēki, tas jau pats par sevi ir bīstami. Savukārt, sastopās bruņoti cilvēki, kuru rokā, vārdsakot, ir ieroči, toties ir dažāda, kā to varētu nosaukt, ideoloģiskā bāze vai izpratni par konkrētā laika notikumiem, respektīvi, kurš kurā pusē ir, tad tas jau ir dubult bīstami. Ja tā ir gandrīz vai tāda kā fronte, bet, ja pa to vidu vēl gadās cilvēki tādi, arī bruņoti cilvēki, kas ir pilnīgi apjukuši, tad tas jau ir haoss. Jūs saprotat, ko es domāju, acīm redzot ar to pēdējo, ka visai tai putrai ap 20. janvāri un pirms un tam līdzīgi diezgan lielu savu piedevu toreiz iedeva Omons, ko es gribētu, vismaz no sevis, Dievu dēļ nemēģinot nevienu ietekmēt, kā saka, ka tas ir jāsaprot tā un tā, bet tieši, ko es gribētu pieskaitīt pie tiem, kam bija galvā ieviest kārtīga putra. Un tieši šo putru viņi pārnes arī uz visu to tā laika Rīgas, kā teikt, visu, kas te tajā laikā notika. Mēs te pārunājām, pirms sākt diskusiju, pārunājām ar visiem diskusijas dalībniekiem, kolēģiem, ka acīm redzot, vienojamies par to, ka mēs pašā sākumā katrs no tiem, kas šeit sēž aiz šī galda, dalīsies 5 minūtes, tā teikt, savās visspilgtākajās atmiņās no tā laika, tā kā principā visi ar tiesību sargājušajām institūcijām ir saistīti, milicija vai vienalga prokuratūra vai vēl, tad tādā gadījumā acīm redzot arī šīs te spilgtākās atmiņas tā laika būs no šī repertuāra. Un pēc tam, kā saka, mēs varētu... Es jau domāju, ka tad, kad mēs visi būsim te savu sakāmo pateikuši, tad jau radīsies pietiekami daudz arī diskutētāju zālē, un arī jebkuram no šeit esošajiem būs ko piebilst, jo šeit zālē es arī redzu tieši uz šo brīdi diezgan daudz cilvēkus, kam arī acīm redzot būs ko teikt. Iesākumam tā tad varbūt, ka, varbūt sāksim Aleksandru Matvejevu, tad Bauskas milicija. Labdien, konferences dalībnieki. Es pamatā skaršu jautājumu, kas ir saistīts ar Bauskas
milicijas darbiniekiem. Un es arī tikai dažas epizodes par to laiku arī atcerēšos, jo es nevaru vērtēt visu globālo variantu, kā ir noticis. Jo es vadīju tikai milicijas nodaļu rajona, cik man informācijas bija. Bet jāņem vērā, arī iepriekšējie runāja, ka šie procesi jau ilgāku laiku notika, ka milicija pārgāja tautas pusē, pirmām kārtām laukos. Jo milicija bija dubulta pakļautība. Viņa pakļaujās vietējām pašvaldībām un arī iekšlietu ministrijai. Un pamatā jau, paskatoties no tiesiskā viedokļa, arī es vairāk arī par šo problēmu papētīju, kad mēs pildījām vietējo pašvaldību rīkojumus. Pirms braukšanas arī uz Rīgu es tiku izsaukts uz vietējo padomi, kur tika izvestas pārunas, kādas pavēles pildīs. Un pirmām kārtām es atbildēju, ka Bauskas milicijas darbinieki pildīs vietējās pašvaldības rīkojumus. Pirmām kārtām. Un arī šī braukšana uz Rīgu bija saskaņota ar vietējo pašvaldību, jo viņi nodrošināja ar transporta līdzekļiem, jo milicijai autobusu nebija. Otrais aspekts. Pirms braukšanas uz Rīgu es biju izsaukts arī uz departamentu milicijas tā laika, un tajā brīdī vēl arī nebija pavēles par to, ka būs jāapsargā sevišķi svarīgi objekti. Šie milicijas darbinieki brīvprātīgi pieteicās, bet ievērojot visus norādījumus, viņi uzrakstīja rakstiskus iesniegumus par to, ka viņi dosies brīvprātīgi, un arī viņiem tika izsniegti attiecīgi ieroči, tātad automāti un Makaro tipa pistoles. Te runā, ka lauku milicija arī bija sagatavota šādiem pasākumiem. Nē, lauku milicija nekad nav bijusi trenēta speciālu uzdevumu pildīšanai, viņi arī nebija attiecīga bruņojuma. Pirms tam jau, pirms šiem visiem janvāra notikumiem, kaujas ieroči no milicijas nodaļām bija izņemti. Un milicija bija bruņota ar operatīviem automātiem Kalašņikova īstobra, kas jau nav kaujas ierocis, ar mazāku spēku. Bet ja arī paskatāmies no tiesiskā viedokļa, no šāda rīcība bija daļai arī attaisnota. Jo, ja paskatās no apvienoto nāciju organizācijas normatīva akta 1979. Gada deklarācija par policiju, kur precīzi ierakstīts, ka policija vienalga vai kara laikā vai okupācijas laikā nodrošina sabiedrisko kārtību un izmeklē noziegumus. Viņa neiesaistās militārās operācijās. Tātad pirmām kārtām Bauskas miliči arī atvairot uzbrukumu pildīja iekšlietu ministra pavēli par to, ka var pielietot ieroči. Līdz tam brīdim, tas ir 17. janvārim, tādas pavēles nebija. Tad te jāskatās no tiesiskā viedokļa, ka miliči pildīja iekšlietu ministra pavēli. Jo tajā laikā arī, kad notika izmeklēšana, izmeklēja arī bija PSRS prokuratūra un Latvijā divas prokuratūras, kad varēja nonākt tā, kad varētu saukt pie atbildības, neatkarīgi no tā, cik laiks ir pagājis. Ar to bija jārēķinās. Un daudzi milicijas darbinieki arī ar to rēķinājās, ka arī iestāties krimināla atbildība. Tā izskaita arī man kā vadītājiem par to, ka es esmu izdevis ieročus. Nākošā epizode gribētu iezīmēt, tas ir muitas posteņa kraušana. Ja mēs paskatāmies 91. gadā, 23. maijā, tika sagrauti 5 muitas posteņi, kurus apsargāja arī milicijas darbinieki, bet pa 2 cilvēkiem. Pamatā viņi bruņoti bija ar Makarovu pistoli, un viņiem bija norādījums nekādu pretdarbību vardarbīgu neveikt, ja vienīgi netiek apdraudēta viņa dzīvība paša. Tad varētu arī šaut. Un omanieši arī uzbrukot nodarīja miesas bojājumus, spārdīja milicijas darbiniekus, tad attiecīgi rīkojās banditiski. Un pret šiem Oman darbībām attiecīgi bija veiktas izmeklēšanas darbības, vākti pierādījumi attiecīgi, ja, un ierosināta krimināla lieta par banditismu. Jau 91. gada 23. maijā, kas pa muitas posteņiem. Vēl vienu atcerēt gribētu faktu,
par sprādzienu policijas ēkas Bauskas. Tas ir 93. gada novembris, kad uzsprāga BMW mašīna, kur darba laikā, tas ir 16:30, policijas ēkā atradās visi policijas darbinieki. Tajā laikā bija smagi cietuši 2, tas arī tai skaitā Jasevičs Jānis, kurš tagad jau ir miris pagājušā gadā. Tāda sakritība, kad viņam atkārtoti bija miesas bojājumi. Tai skaitā arī vēl 10 gabali vieglie miesas bojājumi, jo pamatā no stikliem, kas izkrita no logiem, bija sagriezti cilvēki. Žēl vienīgais tas, arī bija jautājums par versijām, jo tas jau bija 93. sprādziens Latvijā. Un tika uzdots jautājums, vai tas nav vērts pret bijušiem milicijas darbiniekiem, kas aizstāvēja Latvijas neatkarību. Es neizslēdzu šādu versiju arī. Ar nožēlu var teikt, ka šī lieta līdz šim brīdim nav izmeklēta līdz galam. Tādas lietas būtu jāizmeklē līdz galam, jānoskaidrā visi fakti. Un tad mēs varētu arī runāt precīzāk. Kaut gan dažādi fakti, dažādas baumas, bet es viņas negribu izplatīt tālāk. Paldies par uzmanību īsumā. Tā visu laiku, visu barikāžu laiku, pirms tam un pēc tam un joprojām var būt daļā sabiedrības ir tāda doma, kad vārdu sakot, te jau ir runa par to, kurai milicijas daļai varēja uzticēties, kurai nevarēja uzticēties un kāpēc. Vai tas ir kaut kāds tautības faktors vai tas ir, es nezinu, vēl kaut kādi citi faktori, bet fakts, ka katrā ziņā tajā laikā, protams, rajona, es varu to izskaidrot faktiski tikai vienā ziņā, ka rajona milicija, lielākoties lauku milicija sastādīja vietējie iedzīvotāji, tātad tiem vietēji iedzīvotāji arī pilnībā uzticējās vairāk vai mazāk, kamēr savukārt Rīgā tas milicijas sastāvs bija, tā varētu sacīt, diezgan raibs. Un šajā sakarībā, protams, ja būs jāizvēlās uzticēties savam tautietim vai kādam no Kaukāza vai vēl no kaut kurienes, kur te netrūka, tad acīm redzot, tur vienkārši jautājums ir lieks. Un tieši tikpat pretrunīga situācija, kāda bija toreiz Rīgas iekšlietu garnizonā, tieši tikpat pretrunīga situācija bija arī Rīgas iekšlietu pārvaldes vadībā, acīm redzot. Man blakus sēž Viktors Bugajs, kas tolaik vadīja šo te pārvaldi, nepavisam neviennozīmīgi vērtēt personība. Un varbūt daudz ko no tā, ja kāds ir lasījis, viņš izskaidroja arī tajā grāmatā, kas iznāca pirms 4 gadiem tieši par milicijas lomu šajos notikumos, bet es domāju, ka labāk būs, ja viņš pats pastāstīs to, ko pašreiz šī brīdī uzskata par nepieciešamu. Jūs zināt, bet man nepietiks 5 minūtes. Labdien! Es esmu cilvēks ar tādu īpatnēju biogrāfiju. Pēc tautības esmu Baltkrievs, savu mūžu dzīvoju šeit Latvijā. Un atceroties 91. gada, es esmu viens no tiem miličiem, par kuru Daugšis brīdināja par to, ka es nesaglabāju PSRS likumus. Pēc tam, pēc marta aptaujas, bija ierosināta krimināla lieta, un augustā viņš iedeva sankciju uz manu arestu. Un monēša 21. augustā brauka mani arestēt. Sava runa 4 gadi atpakaļ iekšlietu ministrijā. Krievu valodā es gribu pārveidot Republikas konferenci uz starptautisku konferenci. Un tālāk runāšu Krievu valodā. Nav iebildumu. Выступая в зале коллегии МВД по поводу презентации книги «Лозумс», я сказал, что в этом зале позора МВД собрались люди, абсолютно непричастные к событиям,
которые они здесь отмечают. В основную массу собравшихся нельзя назвать участниками этих событий. Вас можно назвать современниками. Вы просто жили в тот период времени, наблюдали и примазались к тем событиям, к победителям. Другого о вас я ничего не могу сказать. Многие из вас, которые были награждены орденом 3 звезд или года Зимес, когда вы придете домой, вы прочитаете, на них написано «За утрату чести и достоинства 3-й степени». Многим я прямо в лицо сказал о том, что они стоят и ради чего они борются. Мне сказали, сколько бы ты ни боролся, сколько бы ты ни говорил, мы получили, и мы останемся в памяти. Сегодня, когда выступала Линда Мурнице, у меня сразу же появилось такое впечатление, галлюцинация воспоминаний. Все, что не происходило с людьми, или они нафантазировали себе, это называется в психиатрии конфабуляция. Позже я остановлюсь на этом разъяснении. Я ей подарил диск с записями, который в 1991 году по моей команде произвел наш связист Адольф Романс. Он был в тот период времени член гражданских комитетов, довольно активный. Гончаренко мне пришел в таком требовательном порядке, что его нужно уволить. Но я его знал очень давно, мы с ним переговорили, и я его оставил там. Когда было перед нападением, он остался дежурным, я ему сказал, чтобы он включил рацию ОМОНа на запись. И сейчас вы частично можете прослушать эту запись. Там вначале идет период, когда Гончаренко якобы идет на переговоры с ОМОНом. Здесь, значит, он идет под позывным 03, Млынник идет под позывным 01, 24-е – это снайперы, которые расположены. В этих записях четко просматриваются все действия ОМОНа. Во второй части этих записей все действия ОМОНа, которые были в радиопереговорах с ними по захвату этого здания. В третьей части этой записи идет пульты номер 1 и 4 дежурной части, где четко просматривается работа дежурной части. Начальника дежурной части Быкова и дежурного с 20 на 21 число Сердюкова. Есть интересные записи, есть полупьяные записи наших сотрудников, людей, которые звонили. У меня интересная такая вещь, когда я организовал освобождение и переговоры с ОМОНом, позже я остановлюсь, если будут не возражать присутствующие, я расскажу в деталях и подробностях. Но когда в 1999 году пришел к нам министром Роберт Юрч, которому его брат купил эту должность, я написал рапорт об освобождении меня от должности. Līdz varu akceptēt vēl vienu dīvainu vēsturisko paralēli. 91. gada janvārī es aktīvi piedalījos iekšlietu ministres Ekas Raiņa bulvāra 6 atbrīvošana no OMONa kauniekiem. Bet 8 gadus vēlāk, 99. janvārī, jūs vēlēties no šīs Ekas atbrīvot mani. И дальше написал, что прошу меня рассматривать мой уход к национализму упори. Все, 5 минут прошло, я уложился. Если у присутствующих будет возможность еще 12-15 минут довольно исторических фактов. Любое мое предложение, которое я высказываю, оно будет подтверждено документами. Например, здесь все присутствующие говорили о том, что 13-14 числа начались движение баррикад, то есть автомобилей. Labi, šī brīdī paldies.
Kā klātesošie domā? Mēs tagad paklausīsimies kādu gabaliņu no tiem ierakstiem. Pašreiz mums viņi it kā ir sagatavoti, vai arī pēc tam, ka runāsim vairāk par Omonu. Tagad? Labi. 22 часа 19 минут. Первый не трассы, как понял, прием. На связи, первый. Слушай, на первый. Внимание, внимание, 7-24, 7-24, 03-3, вышел с УВД, направляйся к нам. Не стрелять, не стрелять. Tas liekas, tas brīdis, ka Gončarenko gāja uz iekšlietu ministriju. Tiek brīdināts snaiperi. Третий прием. Подойду сейчас к прокуратуре. Для переговоров прошу не стрелять. Apmēram tas priekšstats ir, kas tur bija tur. Nē, tas viens iesākuma gabals bija acīm redzot tas brīdis, kad Bugai kunga vietnieks Gončarenko gāja uz iekšlietu ministriju, it kā uz tur pārunām, un droši vien visi atcerās vēl tur no, es nezinu, televīzijas vai no kurienes ar bruņu cepuru galvā vispār to bruņu vesti, un kas tur vēl viņam bija automāts, laikam, un pa ielas vidu. Tur arī izskanēja tā prasība, lai nāk pa ielas vidu, un ko jūs šo čortu Gončarenko vai kaut kas tam līdzīgs. Labi, vārdu sakot, pie Omona temata konkrētā mēs nonāksim, bet man liekas, ka pašreiz Vilma Upmats, kas Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūrā tieši nodarbojās ļoti ilgi ar Omona lietu. Pats pirmais, ko es gribu pateikt, ir tas, ka 20. janvārī šodien dienā ir žurnālista Atta Rozentāla raksts 20. janvārs, joprojām neatbildēt jautājumu, kurš sāka šaut. Pie tam tas raksts ir tāds, viņš ir intervējis Ritas Aksjonaks kundzi, tad viņš ir runājis ar kaut kādu Omonu puisi, bet, ziniet, tas raksts ir tāds, ka kauns lasīt. Redziet, kāds man ir sasvītrots, sarakstīts ar sarkanu. Nezinu, ja cilvēks nesaprot, tad viņš apdomā, tad viņš atnāk šodien uz konferenci un paklausās. Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt, ka tad, kad iekšlietu ministrs bija Steinbriks, 90. gada sākumā viņš palūdza Omona puisi, kuram arhitekta izglītība, uztaisīt iekšlietu ministrijas pilnīgu plānu ar visiem no jumta, kur nokļūst bēniņos uz kādām kāpnēm, jo kāpnes iekšlietu ministrijā 3 dažādas, ja no katras vietas pa citām kāpnēm tiek līdz augšējiem stāvam. Un tas tika izdarīts 90. gada sākumā. 90. gadā pavasarī tas jau ir no omoniešu liecībām, kas tika man sniegtas pēc puča, pēc 21. augusta. Omoniešiem nepārtraukti deva tādus, ziniet, norādījumus, ka jūs nevienam neklausiet, ko Vazns un Važņa cilvēki runā. Jūs uz prokuratūru neiet, jūs arestēs. Es tajā laikā izmeklēju visas tās Omona lietas, kas bija, ko omonieši bija darījuši sākot no 90. gada. 90. gada sāka viņiem stāstīt, ka jūs saukst pa kaut kādu noziegumu, neiet, jūs noarestēs un ar jūsu ģimenēm izrēķināsies. Pie tam puiši man stāstīja diezgan daudz puiši,
kad viņiem deva vitamīnus, 2 tabletes dienā. Un viens man saka tā, знаете, я потом как заводная игрушка. Ничего не соображая, только двигалась туда, куда велели. Arī visai tai dezinformācijai, ko izdomāja Liņņiks un visi viņa tie vietnieki, arī tai dezinformācijai viņi noticēja, jo viņi principā tika baroti, kā viņi paši uzskata, ar narkotikām. 1 tableti no rīta, 2 vakarā. Lūk, tā iemesla dēļ arī puiši pilnībā klausīja. Klausīja Liņņikam, klausīja Četskim, klausīja Parfjonovam. Tagad runājot par barikādēm. Jau pirmā diena, kad omonieši uzbruka automašīnām barikādēs, bija 14. janvārī pie Vecmilgrāvi tilta. Sašāva riepas, pat motorus, puišus, šofers un barikāžu dalībnieks ļoti spēcīgi sadauzīja, noguldīja zemē, lika rāpot, pretējā gadījumā nošaus. Tā bija Kuzmina vienība, kas pēc Liņņika pavēles tā izrīkojās. Nākošais, kas notika 15. liekas. Janvāra vakarā Omon ar 2 smagām mašīnām un saviem bobikiem brauca uz Minskas augstākās milicijas skolas Rīgas filiāli Zeļielā, izlauza vārtus, iebrauca iekšā, dežūru kursantu, kas sēdēja pie vārtiem, to ļoti spēcīgi sadauzīja, skolas priekšnieka vietnieku Zaharu, kurš bija atbildīgais dežurants, arī sadauzīja, atņēma viņam visas atslēgas, nozaga visus milicijas skolā esošos ieročus, ļoti daudz puišu kopmītnes istabiņās padauzīja. Un 2 no kursantiem aizgāja kopā ar Omonu. Un viens no tiem puišiem, acīm redzot, 20. janvārī tika nošauts. Acīm redzot, viņi paši, vai tā, tas 3. spēks viņu nošāva, jo 2 dienas vēlāk par Rubika radio dzirdējām, ka Omona, tāds un tāds puisis, ir gājis bojā, viņš tīrot ieroci nejauši sev iešāvis galvā. Tīrot ieroci nejauši sev iešāvis galvā. Tas bija viens no tiem kursantiem. Tātad nepavelti pēc tam jau ļoti daudzos rakstos ir, ka parkā starp kanālu un iekšlietu ministriju piebrauca smagā mašīna, iecēla vienu līķi un aizveda. Un tas līķis viens it kā visu laiku viņu minēja, pēc tam atkal viņu jau neminēja, un pēc 2 dienām, lūk, Rubiks paziņoja savā radio, kad nejauši ir gājis bojā. Tagad, ko vēl? 20. datumā veda no Omona bāzes ļoti stipri sadauzītus 5 bez Hļebņikova puišus, kas bija aizturēti 19. vakarā pēc Liņņika pavēles. Viņi brauca pēc dežūras uz mājām ar Latviju, un Kuzmins diez kāpēc atradās uz Slokskalnciem ielas stūra, sāk viņiem sekot, un Mārtiņa ielā puišus aizturēja. Puišus veda Latvijā, tajā pašā viņu mašīnā, kurā viņi brauca,
omonieši viņus apsargāja, un pa priekšu pēc Mliņika pavēles vajadzēja braukt Kuzminam Bobikā. Savukārt, tajā pat laikā Mliņiks citam otrā vada komandierim Krotovam deva norādījumu, kad lūk, tie nacionālisti savā Latvijā dzenas pakaļ Kuzmina Bobikam, grib Kuzminu arestēt, jeb nošaut, brauc uz Vecmilgrāvu tiltu un tiec kārtībā ar viņiem. Nu, aizbrauc Krotovs savu komandu, noguldīja visus barikāžu dalībniekus zemē, lika vākties projām tālāk no ceļa. Un tad, kad brauca Kuzmins pa priekšu un pēc tam Latvija, Krotovs pēc savu komandieru pavēles sāk šaut. Līdz tam brīdim, kamēr Kuzmins piebremzēja un izlēc laukā un sāk kliegt, nenošauj mūsējos, kas ir Latvijā. Puišas aizved tur ārkārtīgi spēcīgi daudzīja, lika, lai viņi saka, ka viņiem ir bijuši ieroči, bet viņi puišas izkratīja. Latvija pilnībā pārbaudīja, nekādi ieroči puišiem nebija. Sadauzīja tā, vienam pārsit nieri, nekāda palīdzība nesniedz, tikai pēc tam jau pēc 11 dienām, kad bija Vitebskas cietumā aizvesti. Tad atklāja, ka jā, nieri ir sadauzīti un viņi operēja. Puisis ir invalīds. Tagad tā, 20. janvārī bija liecības, cilvēks, kas dzīvoja Raņu bulvārī, es tagad mājas numuru neatceros, 5. stāvā viņa dzīvoklis, ka visi viņa ģimene dzirdēja pēc 7:30 kaut kāds ļoti smags daudz soļus uz mājas jumta. Savukārt Krotovs Amon, tas otrā vada komandieris, teica, ka Parfjonovs ir vedis no civilās aizsardzības komitejas, kas atradās blakus Latvijas ģenerāla prokuratūrai. Tās nākošās durvis aiz ģenerāla prokuratūras durvīm, ka no turienes Parfjonovs ir vedis jūras kainiekus. Daļa jūras kainieki bija palikuši bāzē, tad, kad omonieši visi izbrauca, ja? Bet daļa nākošais, tad, kad Omon brauca ar 3 smagām mašīnām ar bobikiem uz Rīgu pēc Mliņika pavēles, tad nobloķēja, pirmā Omon mašīna nobloķēja Valdemāra ielas un Raņu bulvāra stūri, nevienu vairs nelaida, un tajā momentā sāka it kā uz viņiem šaut. Mliņika pavēle par rāciju, iekšliet ministrijā ir nacionālisti, kas mums uzbrūk, ieņemt. Bet tajā pat laikā Krotovam vajadzēja izlaust tos vārtus, kas atradās starp kara komisariātu un iekšlietu ministriju, un pa tām kāpnēm skriet augšā, šāva no 5. stāva tā kabineta, kur tornītis. Nu, Krotovs, ka iebrauca tajā pagalmā no ministrijas sakaru departamenta, sāka uz viņiem šaut. Bet tā virs galvām, ne tieši virsū, bet vienu puisi ievainoja. Krotovs tad, kad uzskrēja augšā, tad viņš atrada 5. stāvā, 508. kabinetā, visi logi vaļā pie tam kabinetam, viens loks uz Basteikalnu pusi, viens loks uz Brīvības pieminekļa pusi, un tornītī 3 logi, Brīvības piemineklis, Basteikalns un pa Reimers ielu.
Tad Krotovs saka, kabinets bija tukšs, neviens viņā nebija, bet tie logi viss bija vaļā, un grīda bija pilna ar čaulītēm. Lūk, un tad skrejot laikam lejā uz dežūrdaļu Parfjonovs ar savējiem, nošāva Gomanoviču starp 4. un 5. stāvu. Paldies pagaidām, pēc tam otrajā riņķī atkal. Jāpiebilst vēl, ka Krotovu īsi pēc tam, ka viņš bija no Omana aizgājis, laikam nākamajā dienā pēc notikumiem pie iekšlietu ministrijas, viņš aizgāja no Omana, un pēc tam pēc dažiem mēnešiem viņu atrada ar cauršautu galvu. Pēc tam, ka Krotovs deva man liecību, viņš bija aizbraucis uz Omanu bāzi, lai pastāstītu, ka es biju pie izmeklētājas, man nearestēja, es visu izstāstīju, visu cauru dienu no agri rīt līdz vēlam vakaram, un pat netaisījās man arestēt. To viņš man liecināja jūnija beigās, bija tūlīt aizbraucis uz Omanu bāzi, un 6. jūlijā viņu nošāva.